Nu, puikas, kas šodien notiek? O, sveiks, Kerī! Čau! Mēs esam atnākuši uz apbalvošanu, tā kā reku ir. Tā kā mums ir 2 balvas kā minimums. Jautājums no visiem noskaidrot, ko šogad. Nu, jauns gads, mēs viņu neesam redzējuši. Redz. Iesim, pajautāsim, kas šogad, ko var sagaidīt, ko var. Pat piesiesimies organizatoriem, viņi izstāstīs, ko redzēt. Un tad vienkārši būs vakars, skatāmies. Nākamā sērija. Šī ir nākamā ceturtdiena. Nākamā ir jābūt par Nissan motoru salikšanu. Būs. Jā, nākamā ir jābūt par... Nē, tā ir aiznākamā, jo viņam ir atvaļinājums. Jā, es noskatos un gaidu, kad jūs saliksiet tur viņu beidzot. Bet viņš ir salikts sen jau, vai ne? Viņš ir izsalikt. Nav? Tāda depresija ar viņu. Viņš nav salikts jau. Tur ir 85% depresija šobrīd. Nu tā, kad es biju vakardien, es vienkārši... Nē, es nebojāšu savu piekdienas vakarā, es braucu mājā. Kerī, nekur ir motorists, kurš... Kurš ballē? Viņš ballē tagad, viņš ballē. Neliek motori, ja? Šobrīd instrumenti nav līdzi. Kaut kādi, ja ir kaut kādi. Detaļas tikai kabatās. Atbalstam savējo, ja? Jā, raļu. To come to the stage, the head of Latvian Automobile Federation, Circuit Racing Committee, Jānis Dudsmanis. Please with applause. Tad autosportā un autošosejā pilnīgi noteikti tas ir pats galvenais faktors. Tas, kurš ir ātrāks, tas visticamāk arī būs labāks. Paldies V1600 ieguvējiem. Un nu jau laiks pieķerties nopietnākiem. Mareks Matvejevs izcīnījis otro vietu un arī tiekam pie kausa. And we move on to second place, and that's Porsche Latvia Racing Team. So we have Porsche Baltic from Lithuania and Porsche Latvia Racing Team from, of course, Latvia. That's a suggestion for the organizers. Coach. BGTAF Coach laimīgs? Only Kailans competing. Nu, puika. Pāršancējāt, jā? And we will be ready to noskaidē uzvara Baltijā 3. vietā un ar skaļiem aplausiem sagaidām arī 2. vietā. Kad būs motors? Motors, BMW motors šodien nav And the biggest cheers, the biggest applause for the champion of P1600 is Ranar Simulan from Estonia. Nissan ir kontinentāls cita veida ražojums. Viņi iestāsies kaut kas rindas kārtībā vēlāk. Yeah, we had a really great championship fight, if you can remember, till the last. Tev ielika opening kadrā. Now, before we move on to the next classes, to the next categories, please, video. And we will start with the rookies. To second place in rookies in 2024, and that's Artur Sara.
Road Racing. Artur Sarma, the second in the rookies this year. Or last year, to be more precise. Yeah, three big teams here. Dream to Drive, Road Racing and KTK Racing. And from the rookies to the masters. In third place. Tas arī būtu viens, ja es nobrauktu vismaz vēl kāds sacensības. From the masters to the gentlemen, the champion in gentleman class, it's Olivier Villeneuve. Representing Road Racing. I think it's the second year running championship title for Olivier Villeneuve. And this is your top three. It's really Good job. hard to get there. I'm happy for you. All deserve big applause. So, You're doing great. Julius Kirsis! Congratulations. On YouTube? Čau! Davai, viss kopā. Čau! Čau, sveiki! Arčuk, tu var dancot? Un valcer tev. Oliver! Galvenais kamerē. Pāris starp mums, jā? Priekā! Augšā! Ko nākošais gads? Jā, šogad. Mēģināsim kaut ko uzbraukt mazliet Opā! Mēģināsim šogad uzbraukt mazliet vairāk kā pagājušajā gadā. Labi. Oliver, same question. BMW Cup, like always, and little bit Nürburgring, and that's all. No budget racing. What will you do? No budget. Well, as I told you, go to the Nürburgring, stay all the summer there, and that's all. I make all the track day, as much as I can. Un tu, Artur, ko tu darītu bez budžeta? Es gribētu izbraukt ar kaut kādu ātru auto par daudzām Eiropas trasēm. Es lidoju drīz atvaļinājumā uz Dubaju, un man ir Abu Dabi jau pierezervēts Formula 3. Tas ir kaut kā. Nāc piesēdi. Labvakar, cienījamie kolēģi. Lai jums viss izdodas. Ko nākošais gads? Šogad. Valters izteica piedāvājumu, no kura nevarēja atteikties. Prieks dzirdēt. 4 gonkas. Labi. Tā kā mēs tiksimies. Jā. Nē, nu vismaz pozitīvi tas, ka nevarēs vasara daudz dzert. Un ko tu darītu, ja tev nebūtu budžeta ierobežojums? Kur tu brauktu? Jā, nebūtu budžetīvi. Es turpat brauktu. Pareizāk. Jā, nu kā, nē, man lietuvieši sauc Antejā pie sevis cipā. Bet viņam saku, GT3 kapu. Es saku, vienu sezonu, es pirmo gonku es nesaprotu, ko es darīju, ja godīgi. Es tagad skatos, to atceros, ko es tur darīju vispār, kā es tur to izdarīju. Vienkārši miglā, es, nepareizi bremzes spiedu vispār, visu. Neko. Otrā gonka jau, foršāk bija. Labi, tiekamies tad trasē. Kruta, labi, ziņas, davai. Davai. Visi. Čaļi, mēs esam atpakaļ. Mums nebija ieslēgts mikrofons. Jautājumi tie paši. Pirmo reizi tie jautājumi ir. Ja? Ko šogad? Tas ir 25. gadā. Jā. Brauksim. Viss būs, kur braukt. 6 gonkas, varēs atbraukāties pēc tāds vērts. Tas mans mērķis ir, es esmu noskatījis par 250 eiro labu siltumnīcu. Koka. Nē, es likšu kādu polikarbonātu. Rāms par 250 eiro. Un man būs gurķi un tomāti. Tas ir man galvenais mērķis šodien. Vairāk nekas, jā. Ja jums nav limitēts budžets, ar ko jūs braukt un kur? Visticamāk kaut ko tādu mierīgu, kur nav jau, nezinu, droši vien, ka kaut kā. GT3 Kreventikā. Jā.
Es gribētu, ja man būtu neierobežots budžets, tas gan nav dārgs pasākums, kur es gribētu, bet es iztērētu to neierobežoto budžetu, lai es trenētos. Bet es gribētu braukt Somijā ar leģendu, jo man liekas, ka tur tie džeki tups nečurā. Jā, tas kā Robis gribētu braukt ar Thunderkāru, ja? Es arī gribētu Thunderkāru braukt. Es kaut ko tik es negribētu, bet Thunderkārs ir viens no tiem, jā. Vispār šogad? Šogad V1600. To iepriekš teici, jā? Baltijā trešā vietā un ar skaļu. Jā, būs, jā. Tas arī būs. Un daudz ātru motoru visiem. Mūsu BMW motors vēl nav gatavs. Kad? Nu, tad, kad sakritīs tas polārais un verbālais, tāda arī būs. Labi, ar ko tu brauktu, ja tev būtu neierobežots budžets? Ar ko? Nu, GTR, nezinu, kaut kā būtu. Kur? Kur? Jā. Kur vien varētu pabraukt? Ļoti labi. Jebkur. Ļoti pa pagalmu. Paldies tev. Ko tu šogad darīsi? Ko es šogad darīšu? Jā. Braukšu gonkas. Pats arī? Jā, es braukšu, jā. Es paņēmu beidzot licenci, tā kā var atkal uzvetēt. Bet es kaut kā time-attack laikam. Tā, man vajag tā, lai nepārklājās mans braukšana ar komandas braukšanu. Man nepatīk tas, Tas mīksti. Es esmu to izgājis cauri. Es arī. Jā, es tā piekrītu, jā. Nē, man nepatīk. Es nezinu, es laikam nemāku multitaskot vispār nekādā veidā, tāpēc es... Bet tā kā pilsētas Baltika time-attacks kaut kāds, man tāpat viens donors jāņem līdzi vienmēr. Es domāju, paņemšu to, ko es braukšu, vienkārši kā donoru, un tad var, ja izjauks, ja nevajag pabraukt pa trases, kaut kā tā apmēram. Tas ir pagaidām, bet varbūt es izvilkšu savējo veco sporta Opelīti ārā. Sen nav redzēt. To varbūt es arī izvilkšu ārā. Paskaties. Fani gaida viņu. Zini, tu pat nevari iedomāties, cik man daudz uzrakstīja pēc tās gongas, ka es viņu bija tā kā boksos izvilcis ārā, kad, kad tā būs. Es pat neticēju, domāju, kas tur zina. Pagad, tas sanāk BTC2, jā? Teorētiski sanāk BTC2, bet tur nav ko darīt ar viņu BTC2. Tur ar tām dulējām Hondām nav vērts, bet paskatīsimies, visādi var gadīties, zini kā. Mareks jau man uzreiz, kas tur pāris sadalenes un var jau braukt, zini kā. Spoiler! Jā, vai ne? Jā. Tad aiziet atkal, jā. Mēs tā take it easy. Man gribās viņu saglabāt tādu, kā viņš šod. Es nezinu, man tāds sentimentālā vērtība, ka viņš ir tādā nacionālās klases izpildījumā. Muzeja mašīna. Jā, muzeja mašīna. Es jau vienmēr teicu, ka viņu atstāšu bērniem. To, ko viņi ar viņu dara, man jau būs vienalga. Bet, tāda bija tā doma. Labi, ja tev nebūtu ierobežots budžets, kur tu brauktu un ar ko? Es neteikšu to, ko es pirmajā reizē teicu. Ja? Nav jau pirmā reize bijusi. Es zinu, ka nav pirmā reize bijusi, bet pirmais, kas man nāca prātā, bija ar Kamelu pa Sahāras tūkstnesi, bet es padomāju, ka tas baigi neinteresanti. Padomāju, baigi dārgi. Nav arī ātri. Jā, un zini kā, es gribētu pa Spa-Francorchamps trasi izbraukt ar kaut kādu klasisku Touringwagenu, kaut kādu 90. Kas ir te jau skatās klasiskie? Mercedes, jā. Jā, vai DTM kaut kādu 190. Mersi, vai arī tur, nezinu, Jason Plato, Renault šito te Lagūnu, Williamsā, ko taisīto. Kaut ko tādu, bet pa Spa-Francorchamps, tas būtu labākais. Paldies. Davai ar viņiem abiem. Sveicināti. Sports studija? Vīna intervija. Viena vīna intervija. Ko šogad? Es? Tu. Vēl nevar atklāt, ja godīgi. Un ko tu šogad darīsi? Došos gulēt. Šogad? Visu gadu? Pa gadu tu man prasa. Ko darīšu? Neatklāšu vēl, bet darīšu. Labi. Tā. Ja tev būtu neierobežots budžets, ar ko tu brauktu un kur? Vienmēr ar Porsche, GT3 un Le Mansā. Neierobežots budžets, kur tu brauktu? Ar ko? Tikko jauna informācija ienāca, noteikti Dakāras mašīnas Somijā augšā. Es izgāstu ar viņām. Respektīvi Porsche Dakar versiju. Super. Davai, paldies, tiekamies šogad. Hello guys, party crashers. Wine interviews. Ko nākošu gadu? Šogad. Tieši to pašu, ko tagad.
Richard, kas nākošais gads? Nākošais gads es nezinu. Šogad, pabrauks 2 stundīgā. Mēģinās viens pats, skatīsies, kā cerams, ka 2 stundas varēs izvilkt. Tev jāvar. Var, ir jau arī 3 brauks no vietas, tā kā būs labi. Ok, nākošais jautājums. Ko tu brauktu, ja tev nebūtu ierobežots budžets? Visu. Un ko? Vienu mašīnu, vienu čempionātu. Gan jau kā ar Porsche, ar ko citu. Ok. Ne jau ar velosipēdu, ar Porsche. Mick, what would you do? Would you have unlimited budget? Which class would you race and which championship? Don't tell me F1. No, good, no, not no, good enough. No. GT3s, I think. Okay. GT3s in, I think, World Endurance Series. Yeah, I think that would be the best place to be, especially at the moment, because it's those hypercars are so popular. So I really love endurance racing. I'm too old for sprints, I think. You're good. Tu vēl brauktu? Ko? Ja būtu pīcis, brauktu vēl? Kur? Jebkur? Es laiku braucu. Ar traileri neskaitās. Kā neskaitās? Uz gonkām es laiku braucu. Bet pats gribētu vēl pabraukt? Es laiku pats braucu uz gonkām. Nē, bet gonkās. Nezinu. Tavā vecumā vairs negribās? Jā, es nezinu, vēl neesmu tavā vecumā, bet es domāju... Es vēl neesmu tik vecs. Nē, tāpēc prasu. Kā tur ir? Ko es tiem jauniem maisīšu tur pauri? Jā. Liekas, vēl kāds onkulis, ja kaut kāds sirma galva. Nē, vairs nav tā. Kādreiz vēl, davai. Šādi tādi ielēs treniņā, izbrauc 2-3 apļus, saprot to, ka reāli var tik pat ātri, bez mazliet cik viņi, tad, ko tur, priekškā. Nē, lai pie jauniem malsās. Labāk patīk. Labi, paldies. Viss pārējais tas process. Riņķi apkārt līdz tam. Ok. Un pats brauks? Tā mēs pat domājam izvilkt Nissanu ārā un kaut ko uzbraukt. Vajag. Bet redzēs mēs sanāks, jā. Mēs ar velosipēdiem varam braukt. Ar skūteriem. Jā, rolleriem un viss citā. Tieši tā. Ok, davai. Čau. Gadu vēl turpinās, bet mūsu materiāls priekš jums no šī ir ar otro reizi. Būsim atklāti pret jums ar otro reizi nofilmēts. Pirmoreiz mēs izsteigājām, visas atbildes bija varbūt tikpat labi, mēs neaizgājām pie Mežaka. Bet nekas Mežaks teica, ka viņš brauktu, kur viņš teica, Nürburgringā 24 stundas. Jā, viņam jānobrauc, esot bucket lists. Jā, tā viņš teica, uz Spainīšu uzrakstīts. Uz Spainīšu uzrakstīts, un ja viņam nebūtu budžeta, tad viņš brauktu tur VRC. Jā, tā kā mēs to atstāstījām, viņš zina, jā. Un, saņēma balvas, tie, kas saņēma. Mēs pirmo gadu no 3 gadiem nesaņēmām balvu komandās. Varbūt. Mēģināsim šogad katrā ziņā. Līdz ar to ar šo noslēdzās mūsu netipiskā satura vakars ar apbalvošanas ceremoniju un see you all next year. Jā, tikamies nākamgad un nākamnedēļ arī un nākamnedēļ Nissan nākamā sērijas ceru, ka pēdējā. Klap.